Labvakar. Labvakar šajā lietainajā un vējainajā vakarā. Es te dzeru savu kapučīno un apdomāju, ko lai jums šovakar pastāsta. Ir pienācis laiks sākt kādu kārtīgu tēmu, vai ne? Nu ko, ķersimies pie lietas. Bet iesākumam es jums pastāstīšu kādu priču. Reiz Kenedija lidostā starp gaidošajiem cilvēkiem staigāja kāds žurnālists un uzdeva visiem vienu un to pašu jautājumu. Viņš veic tādu kā aptauju. Viņš jautāja visiem, kā jums šķiet, kas ir pats pretīgākais pasaulē? Tā viņš staigāja no viena pie otra, līdz viņš ieraudzīja starp gaidošajiem cilvēkiem sēžam kādu budistu mūku. Viņš piegāja pie šī mūka un arī viņam uzdeva to pašu jautājumu. Cienītais dzenmeistar, kā jums šķiet, kas ir pats pretīgākais pasaulē? Dzenmeistars atbildēja ar pretjautājumu. Sakiet, kas jūs esat? Džons Smits, atbildēja žurnālists. Nē, tas ir jūsu vārds, bet es prasu, kas esat jūs? Esmu žurnālists. Strādāju tādā un tādā avīzē. Jā, tas ir jūsu ieņemamais amats un darba vieta, bet es jautāju, kas esat jūs pats? Vīrietis. Žurnālists raustīja plecus. Nē, tas ir jūsu dzimums. Nu, cilvēks beigu beigās. Žurnālists jau sāk kļūt nepacietīgs. Mūks teica, nu tā ir jūsu bioloģiskā suga, bet es jums tomēr uzdodu pavisam citu jautājumu. Kas esat jūs pats? Tajā brīdī žurnālistam sāka rasties sapratne, ko tad īsti viņam jautā. Viņš atvēra muti, lai atbildētu, bet tā arī neko nevarēja pateikt. Lūk, teica dzen budists. Tas ir tas, ko es saucu par pašu pretīgāko pasaulē. Nezināt, kas tu esi. Nu, stāstiņš, protams, izraisa smaidu, vai ne? Un tomēr es teiktu, ka kaut kas tajā visā ir, vai ne? Vai mēs bieži sev uzdodam jautājumu, kas mēs esam? Kā mēs esam radušies, kā mēs esam šeit nonākuši, kāpēc mēs dzīvojam, kāda ir mans dzīves jēga, tāda augstāka? Nē, es pieļauju, ka ir cilvēki, kurus tādi jautājumi neinteresē. Nu, viņiem vēl viss priekšā. Bet kaut kādā brīdī, es domāju, katrs cilvēks nonāk pie šādiem jautājumiem, un tas ir tikai dabiski. Kas ir cilvēks? Tā tad arī būs šodienas tēma, kuru mēs sāksim pētīt. Es gribētu visiem pastāstīt, tās zināšanas, kas man pašai ikdienā palīdz, ko es lietoju ikdienā. Tās ir šita izpratne par to, no kā cilvēks sastāv. Mums ir fiziskais ķermenis pirmām kārtām jau, vai ne? Tas ir tas, ko mēs redzam, varam pataustīt. Pati rupjākā matērija, kas mums ir. Un es neiedziļināšos tur tojos bioloģiskajos procesos, kas ķermenī notiek, bet vienkārši ķermenis kā tāds. Ja? Tā ir viena daļiņa.
lai šis ķermenis būtu dzīvs un varētu kustēties, jā, mums ir vajadzīga enerģija. Viņu var saukt par dzīvības enerģiju, viņu var saukt arī par elektrību, kura darbina ķermeni. Jo, ja šīs enerģijas nebūtu, tad mūsu ķermenis būtu vienkārši kaulu kaudze. Līķis, tā teikt. Līdz ar to, tā tad ir kaut kas šo visu ķermeni darbina. To mēdz saukt arī par ēterisko dubultnieku. Un dubultnieks tāpēc, ka viņš visu mūsu ķermeņa kontūru pilnībā atkārto. Šis te enerģetiskais ķermenis ir nedaudz vairāk, nedaudz augstāks, lielāks par mūsu fizisko ķermeni. Un, kad mēs tā lēnām roku tuvinam ķermenim, nepieliekot, jā, viņu, mēs tomēr kaut kādā brīdī sākam just siltumu. Tātad tur ir enerģija, kas izdala siltumu, un mēs to jūtam. Par to tad arī šis te ēteriskais dubultnieks atbilda par ķermeņa procesu darbināšanu, ja tā var vienkāršot pateikt. Vēl cilvēkam ir emocijas. Tas, kā mēs reaģējam uz apkārtējo pasauli, uz notikumiem, kas notiek, uz situācijām, uz cilvēkiem, uz viņu darbībām un tā tālāk. Tas ir emocionālā reaģēšana. Emocijas mēs parasti vairāk sajūtam, kaut kur tā, ja, galvas zonā. Kaut gan ir emocijas, kuras var just arī, tā kā vairāk kā sajūtas kaut kādā ķermeņa daļā. Tomēr lielāko daļu emocijas mēs spējam nolasīt, jā, kas otrā cilvēkā notiek, tieši tāpēc, ka viņam pat sejā redzams šīs te process, kas notiek iekšā. Emocijas tātad var sajust un pat ieraudzīt. Un nākamais, kas mums ikdienā tiek lietots ļoti aktīvi, tas ir prāts. Loģiskais prāts, kurš veido domu ķēdīti, kuras rezultātā mēs nonākam pie kaut kāda secinājuma. Vai, piemēram, prāts mums ir vajadzīgs, lai saskaitītu naudiņu makā, uzrakstītu pirkumu sarakstu, izplānotu dienu, šo te plānu pierakstītu, jā. Tādas ikdienišķas darbības. Prāts, es teiktu, ir diezgan primitīvs instruments, jo viņš koncentrējas tikai uz kaut ko vienu, uz kaut kādu vienu darāmo darbu. Viņš vairāk, viņam nav lielākas kapacitātes, viņš nespēja vairāk, ja? Viņa uzmanība un koncentrēšanās ir uz vienu darāmo darbu, piemēram. Arī viņš mēdz sadalīt, tas ir pareizi, tas nav pareizi. Un viņam tie ir kā viena koka divi gali, katrs savā galā. Viņš var pagriezties vai nu vienā vai otrā virzienā, bet prāts nespēja ietvert abus šos pretmetus. Ar to viņš atšķirās no tāda instrumenta kā intelekts. Intelekts jau ir kaut kas augstāk attīstīts nekā prāts parastais. Intelekts spēj redzēt plašākā leņķī. Viņš spēj saprast, ka labais un sliktais par kaut ko pastāv vienlaicīgi kā vienas medaļas divas puses, un viņām abām ir tiesības uz eksistenci. Intelekts to spēj salikt kopā. Tālāk jau virs intelekta, kā augstāk attīstīts šajā jomā, varētu
būt instruments, ko mēs nosauktu, piemēram, par saprātu. Jo tas ir kaut kas mūsu sajūtās, kaut kas tāds globāls, jā. Es jūs visus aicinu, klausoties manā stāstījumā, mēģināt sajust, kas ir tas, par ko es runāju. Lai jums aiz tiem vārdiem veidojās kāds tēls, kāds priekšstats. Vēl pareizāk būtu, ja jūs censtos to sajust, kā tas ir man. Jo es runāju tikai vārdus. Tomēr aiz vārdiem ir kaut kāda zināšana, un jums viņu jācenšas sajust. Tad lūk, saprāts ir tas, ar ko mēs uztveram kaut ko lielu, kaut kādas lielas idejas, saņemam kādu tā saucamo atklāsmi, kad pēkšņi cilvēks uz kādu mirkli saprot kaut ko ļoti, ļoti dziļi un ļoti apjomīgi. Viņš pieskarās kaut kādai globālai idejai, kaut kam augstākam. Viņam līdz šim tādas zināšanas nav bijušas, un pēkšņi viņam tas kļūst absolūti skaidri, bet tikai uz mirklīti. Atklāsme ienāk cilvēkā gan ar šo izpratni, gan arī ar enerģiju, kad mēs jūtam, ka mūsos kaut kas ir ienācis. Jā, tāds apskaidrības mirklis. Taču tas ir tik ļoti atšķirīgs no parastajā dzīvē piedzīvotā, ka mēs ilgi to nespējam noturēt. Tāpēc tāda zināšana ātri vien mūsos pazūd, un tad paliek tikai kaut kas, kas paliek pāri. Tas, ko mēs spējām vislabāk saprast tajā mirklī. Un tomēr šāda te spēja caur saprātu uzņemt tādu apjomīgāku informāciju piemīt tiem cilvēkiem, kas vairāk dzīvo radošu dzīvi, kas pat ja viņi ir zinātnieki, ja palasīsiet un painteresēsieties, tad jebkurš matemātiķis vai fiziķis kaut kādas jaunas likumus, atklājumus ir veicis ne jau loģisko domu ķēdīšu rezultātā. Nē, tā tas nenotiek. Viņi ir kaut kam augstākam pieskārušies kā idejai, pēkšņi to ietvēruši tā apjomīgi, un pēc tam mēģinājuši pārbaudīt ar eksperimentiem un pierādīt sev, ka tas tā bija. Tieši tā tas notiek. Tāpēc saprāts ir tāds ļoti apjomīgs instruments, kuru mēs patiesībā ikdienā nelietojam. Vēl mūsos ir ne tikai emocijas, par kurām es runāju, bet ir jūtas. Ja es teicu, ka emocijas mēs vairāk redzam pat sejā, tad jūtas, dziļākas jūtas cilvēkā, viņas mīt tik dziļi iekšā, ka tās, ja mēs neizpaužam, apkārtējie cilvēki par to neko var nezināt. Ar to atšķirās emocijas no jūtām. Emocijas vairāk ir tādas kā vilnīši, sīki vilnīši jūras virsū. Viņi ir ļoti kustīgi, ļoti ātri mainīgi. Jūtas, tas ir kaut kas dziļumā guļ, bet tas ir pamatīgs, pamatīgs spēks, kas baro no iekšpuses. Tāpēc nekad nejauciet emocijas ar jūtām. Pilnīgi divas dažādas plaknes. Jūtas, kas ir tas, kas mūsos jūt? Tā ir sirds. Es šeit nedomāju fizisko orgānu, es domāju, jūs to paši lieliski saprotat, es to saukšu par garīgo sirdi. Par tādu, ziniet, mātes dabas daļiņu katrā no mums. Jo māte daba, radot visu dzīvo ap mums, katram ir ielikusi šo te
savu daļiņu, sirdi, kā tādu palīgu, kas mums palīdz dzīvot, atrast savu pareizo ceļu, pareizos cilvēkus, labāko iespējamo profesiju, uzticamākos draugus, palīdz mums saprast, kāda ir mūsu dzīves misija un kā to piepildīt. Un tas viss nāk no sirds, nevis no emocijām vai no prāta. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi šo te savu sirdi mācīties sadzirdēt. Un pēdējā 7. daļiņa mūsos, ko es izdalu, tas ir gars. Nu, gars priekš mums cilvēkiem ir pats nesaprotamākais šobrīd. Kaut kas netverams, pataustīt nevar, taču ir sajūta, nu tāda tīri intuitīva sajūta, ka tas ir kaut kas ļoti kustīgs, ļoti straujš un nemitīgi, tā teikt, kustībā esošs. Ka gars ir spēcīgāks par matēriju. Tāda ir sajūta. Bet ir kā divi pretmeti – gars un matērija. Un viņi nesaskarās savā starpā. Lai mēs to saprastu, izmantosim salīdzinājumu. Gars tā būs ideja par kādu ēku. Piemēram, par biblioteku. Ideja bibliotekas rasējums, tā būs ideja. Gatavā bibliotekas ēka, tā ir matērija, tā ir šī te idejas realizācija matērijā. Ja? Tā ir pataustām. Bet ideja un pati realizācija, nu, viņas tā kā savā starpā nesaskarās, tur kaut kas pa vidu ir vajadzīgs. Lai tā ideja kļūtu par reālu bibliotekas ēku, mums ir vajadzīgs pielikt enerģiju, pūles, tātad darbu ieguldīt. Nu, vienkāršot sakot, tā ir enerģija, kas ir jāiegulda pa vidu, lai ideja taptu par matēriju. Lūk, jums svētā trīsvienība. Un no šīs trīsvienības viss arī veidojas. Vispirms ir ideja, tad enerģija darbojas un veido, un galā rezultātā rodas kaut kāda jauna matērija, forma. Tāpēc pēc analoģijas mums šie te augstākie principi trīs, gars, sirds un saprāts, ir kā tāda svētā trīsvienība. Tā vienkāršot sakot. Un tie pirmie 4 mūsu principi, jā, kā es viņus saucu, tad ķermenis, ēteriskais dubultnieks, emocijas, jeb astrālais apvalks un prāts, kas ir mūsu mentāls. Šie 4 ir vairāk saistīti ar zemes dzīvi, ar kaut kādām materiālām lietām, ar to, kā mēs matērijā darbojamies. Es teiktu, ka ir labi šo te visu uzrakstīt sev uz papīra priekšā, kā jūs to iztēlojaties, un tad var uz to skatoties apdomāt, kādas likumsakarības var tajā ieraudzīt, un censties izjust, kā tas ir ikdienā, kāds ir mans prāts, cik viņš ir attīstīts, vai man piemīt intelekts, cik attīstīts ir mans intelekts, vai ir kaut kāds brīdis bijis, kad es esmu, saņemot kādu atklāsmi, jutusi saprāta spēju uztvert, jā, realitāti. Kad mums ir bijušas
dziļas jūtas, vai kādas savādākas jūtas, kuras mēs tā kā dziļi apzināmies sevi un jūtam. Un kā tas ir ikdienā esot emocijās, lai mēs spējam sajust katru šo te savu daļiņu, kāda viņa mums ir. Ja? Emocijas tātad saistīts ar astrālo apvalku. Astrāls atbild arī par to, kā mēs jūtam tausti. Ja, jo, ja astrālo apvalciņu izņem no fiziskā ķermeņa, tā kā izvelk ārā, tad mēs nejūtam, sajūtas mūsos nav. Tādā veidā ir iespējams arī bez atsāpināšanas līdzekļiem veikt cilvēkam kādu operāciju, viņš nejutīs sāpes, jo astrālais ķermenis būs atdalīts tajā brīdī. Varbūt nav pareizi teikt atdalīts, bet izvilkts ārā no fiziskā, jo, tā kā atgriezt viņu no cilvēka nevar. Tas būtu bīstam dzīvībai. Tieši tāpat kā saiknīts starp fizisko ķermeni un starp ēterisko dubultnieku, ja to pārgriež, tad cilvēks nomirst un pārvēršās par līķi. Lūk, tā šīs te dažādās daļas mūsos sadzīvo. Un katra no tām, viņai ir savu darbības zona, savs raksturs, savas vēlmes, sava daba, ja tā var teikt, ja. Un līdz ar to sanāk, kā tajā Krylova fabulā, kad gulbis, vēzis un līdaka mēģināja kaut kur vilkt ratus, nekas jau viņiem labs tur nesanāca, tie rati tā arī nekur neizkustējās. Jo, kā gan to var izdarīt, ja rati tiek vilkt vienlaicīgi dažādos virzienos? Ar mums cilvēkiem taču notiek tāpat. Es domāju, ka daudz no jums būs pamanījuši, kad ir kaut kāda vēlme, ko tu pats tā kā cilvēks vēlies, vai kaut ko sasniegt, vai kaut ko izdarīt tādu. Bet kā tas neiznāk, tā neiznāk. It kā tu pat centies kaut ko tajā virzienā, bet nekas nenotiek. Tāpēc, ka atbildi gluži vienkārši, tāpēc, ka iekšā ir kāda mūsu daļa, kurā vēlās kaut ko citu. Viņai tā mūsu it kā apzinātā vēlme nav interesanta. Iespējams, tā mūsu daļa pat baidās no tās mūsu vēlmes, un tāpēc izdara visu iespējamo, lai mēs dzīvē nesaskartos ar to, ko mēs it kā gribējām. Lai mums tas neizdotos. Mums, neaizmirsīsim, ir tāda daļa kā zemapziņa, vai ne? Zemapziņa tas ir tas, viss tas būtībā, ko mēs neapzināmies, kas notiek automātiski. Ja mēs kaut ko neapzināmies, mēs to nespējam kontrolēt. Tātad tas automātiski nozīmē, ka šī daļa kontrolē mūs pašus. Un cilvēkam tāda attīstības vispār jēga ir šo te zemapziņu pamazām tā kā apgūt un sākt saprast, apzināties visu, kas manī notiek. Ja? Spēt tos procesus vadīt. Tādēļ ir ļoti būtiski apzināties savas dažādās daļas. Mēs par šo tēmu sarunu vēl jau turpināsim, jo ikdienā mēs lietojam vēl dažādus jēdzienus, jā, ne tikai zemapziņa, bet vēl ir arī mūsu ego un raksturs beigās ir cilvēkam kaut kāds, mēs taču visi neesam gluži kā kopijas, jā. Arī tas taču kaut kur ir radies. Tas mūs visus padara ļoti atšķirīgus,
Kaut arī mēs esam visi būvēti no viena materiāla, mēs tomēr funkcionējam un pasaulē arī tai skaitā uztveram atšķirīgi. Es domāju, ka šai dienai tas būtu pietiekami. Un es labprāt jums uzdot arī vēl papildus jautājumu. Kad būsiet piefiksējuši visu, ko stāstīju, apdomājiet, kas tad ir cilvēks pats? Jo es jums nosaucu tikai 7 dažādus principus, kurus var nosaukt arī par cilvēku instrumentiem. Tie ir cilvēka instrumenti, ar ko viņš izzina apkārt esošo realitāti. Bet neviens no šiem 7 principiem nav cilvēks pats. Tad kas ir cilvēks pats? Varbūt, ka jums izdodās atrast atbildi uz šo jautājumu. Jautājums nav vienkāršs, bet slikts ir tas skolotājs, kurš skolniekam visas atbildes pasaka priekšā. Tas nozīmē, ka viņš atņem cilvēkam pašam iespēju mācīties. Un tas nav pareizi. Tā kā mums katram ir brīvā griba dota, tad mēs tīri intuitīvi saprotam, ka tādējādi mums tiek nodarīts pāri, neļaujot meklēt atbildes pašiem. Katrs cilvēks šīs te atbildes var atrast pats. Ir tikai jāgrib un jāpacenšās. Tāpēc es gaidīšu komentāros jūsu idejas, kas ir cilvēks, un arī jautājums nākamajai reizītei. Nākošais šo tēmu padziļināsim un runāsim tālāk. Un, ja būs arī kādi jautājumi, mēs varēsim konkrētāk apspriest arī šos te jautājumus, kas jums radušies pēc šī te noklausītā materiāla. Paldies par uzmanību un līdz nākamajai reizei!